par pirmās daļas viesiem runājot, tik pa brīdim man ir cilvēki, kuri man intervēja, un tad viņi man uzdod šo sakramentālo jautājumu. Ņemot vērā, ka es nodarbojos komēdiju, viņi man jautā, Jāni, kas ir tas, par ko tu smejies? Kas ir tas, kas tev raisa smieklus? Un to es jums šodien, starp citu, labprāt arī atbildēšu, jo mums pirmajā daļā ir divas kolosālas meitenes, kas ir dzeram un rakstam tekstus radītājs. Ja jūs kādreiz esat iegājušā internetā viņa kolosālajā, manuprāt, blogā, tad būsiet pamanījuši. Viņas mums arī pastāstīs kaut ko vairāk par sevi, ar ko tad viņas nodarbojās. Dāmas un kungi, sagaidām ar aplausiem Anete Konste un Elīna Kolāte. Bukvetis tik dzer un rakstā. Bukvetis tik dzer un raksta tekstu. Anete Konste, Elīna Kolāte. Jūs sākāt ar to, ka apskatījāt dīvainā gaismā dažādus tādus vienkāršus notikumus, zeltenās pasaules notikumus, zeltenās preses notikumus ar tādu filozofisku prizmu. Tā analītiski piegājāt. Analītiski piegājāt neanalītiskam saturam, saturam, kuram analīze ir lieka, ja, kurš jau tā jau ir vērts analizēt tikai rakstītāja, kā saka, nodomus labos. Nu, ko, piemēram, Sokrāts būtu teicis par to, ka Jaunups ir izšķīries ar Lindu Līnu? Nu, tā. Jā, jo Sokrātam rītīgi būtu ko teikt. Mēs viņam vispār nedabūtu prom no šejienes, ja viņam tik pajautā. vārītos un vārītos. Jā, Sokrāts bija traks uz Lindu Līnu. Cik es zinu. Bet es saprotu, lai uzrakstītos rakstus, jums ir jāsmeļās iedvesmā, ja, un te jūs visu kaut kur dodaties. Jā. Ja, vairs nav tā, ka jūs tikai palasāt periodiku. Ja. Nu, kaut kā jāprogresē bija. Kaut kā jāprogresē. Ir. Un mums ir dažas bildes, ko mēs paņēmām no jūsu pašu mājaslapas, pirmā, piemēram. Kas šis ir? Es saprotu, šī ir prezentācija grāmatas, ja? Jā, tā ir Zatlera grāmatas prezentācija, un tas ir kungs, kas sabiedrībā ir zināms kā Pārtībombzis. Viņš tas ir, ja? Jā. Es esmu daudz dzirdējis un maz tas ir saticis. viņš, jā. Esam iepazinušies, kā var redzēt, un tur arī nofotografējāmies tā. Viņš arī bija vienīgais pazīstamais cilvēks, ko mēs uzvaras. Vairāk nevienu tur nevarēja nepazināt? Vai kaut kā nē, bet ar šo kungu mums pārklājas tā interešu loka pilnībā. Viņš arī ir, viņš... Ņēmē, viņš ir gan uzvaras svētkos, gan visos partiju kongresos. Viņš pārstāvot žurnālu Farmaceits. Caur tādu prizmu tā skatās viņš pats saka. Ja? Jā, viņš kā farmaceits skatās uz vienotības kongresu, piemēram. Mēs domājam, ko viņš varētu rakstīt žurnālā Farmaceits par vienotības kongresu. Nē, gods godam arī jāatzīst, ka reiz viņš man izteica vēlmi iesaistīties arī tekstos. Un ir arī kāda fotogrāfija, kurā var redzēt, ka viņš kaut kādā pasākumā tabuliņā ir ierakstījis savu vārdu, uzvārdu, mēdīs, teksti. Bet, viņš dažādos ir mēdījos vispār pa īstam. Es viņam tā kā jāvārdu vēl nedevu. Bet nevajag jau arī dabūt atļauju, pareizi, vienmēr dzīvē. Nē. Nākamā bilde tas ir no rakstīšanas procesa, ja, tāds tā kā. Jā, tur... Uldis, es redzu, ir... Arī viņš ir pievienojies, jā. Viņš tā kā tādās pārdomās dziļās ir, ja? Tur bija tāds neskaidra kaut kāda vieta, un tad viņš iegrima sevī. Nu jā, mēs viņam uzdevām kaut kādu jautājumu, un viņš nezināja uzreiz atbildi. Tad vajadzēja ieiet sevī, lai vēlāk to atbildi varētu sniegt. Un daži cilvēki labāk iet horizontāli. Tas kuram vienam tā, otram tā. Kāda eja? Jā. Vai kur jānonāk? Viņš arī mums tā kā viesis tur. Tā kā mēs tev tagad mums bija rakstīšanas procesā viesis. Nu tā ir tāda sēde, kopsapulce, es teiktu. Šī tā sapulce. Samits. Un tur arī cilāts tiek viss kaut kas, es skatos. Jā. Bet kāds ir aptuvenais? Kā ir cilāt? Kāds ir apjoms tāds aptuvenais? Cilāšanas apjoms? Jā. Uz rakstu. Es saprotu, ka tā mērvienība ir apjoms uz rakstu. Ne? Jā, kaut kādi 5 kilogrami tur aiziet. Zemākais rādītājs ir bijuši 3 kilogrami, augstākais rādītājs uz vienu rakstu kaut kā 25, bet tad mēs 2 dienas rakstījām no vietas. Tā.
Tas tā kā jau tāds plenērs, gandrīz vai izvērtās. Varētu teikt, tāda nometne radošā. Jā, simpozijas. Ja Jā. simpozijas ir saistīts tieši ar... Tāda bienāle varbūt. Jā. Tāds. Annāli, jā, tās ir. Bienāle, jā. Uz to pusi, jā. Turpināsim, mums ir vēl kāda bilde, kas šis ir, šī pa balli. Tas arī ir autors, es saprotu, ja, no tekstiem, jo viņam ir grāmatas, dzējoļi visādas. Un... Jā, viņš ir autors, bet viņš nav teksta autors. Aha. Tas ir Andris Kivičs, ar kuru satikāmies Latvijas televīzijā. Supernovas fināla turnīrā, jā. Un tur mēs pārunājam to, kā notiek pasaulē. Viņš kaut ko tur stāstīja, ka visur citur pasaulē arī ir tā, ka tagad, kā televīzijā saka, ka tagad tiešraidi būs, ka īstenībā nav vienkārši televizoru uzstumjas skatos. Bet viņš ir bijis Amerikā, un tāpēc viņš zina, kā tur aiz Latvijas robežām. Nu, tieši tā. Viņš var salīdzināt tās divas lietas. Viņš jau vispār pārstāv tikai pārzemēm. Jā, viņš. Jā. Un tik salīdzina un salīdzina. Jā, bet tā ir problēma. Cilvēki paliek ārkārtīgi slaveni un vispār Latvijā nekoncertē vairāk. Tas ir daudzām grupām. Tas ir daudzām grupām. Jā, bet Kivičs sāka tādā ziņā. Kivičs sāka, un tad vēl mums ir kāda bilde, pilnīgi cits jauns kungs. Nē, parādnieku kungs. Kas tas ir pa baļļuku? Tas ir Ziemassvētku Vai tas vienkārši ģimenējums ir? Es kaut kur iebraucu un ne tur. No privāta arhīva. Tā ir privāta arhīva bilde. Viņš ir radinieks jums, ja? Tur mēs esam nacionālā. Vīrs, viņš mums vīrs. Viņš varētu jebkam būt vīrs, jā, tādā ziņā. Nu viņš simbolizē arī savu ģimenes stāvokli tikai, kas saka. Nu jau vairs starp citu. Jā? Nesaku aktualitāti. Es nesakoju, kas notika. Nu, tagad ir tikai viena sieva. Ak, Dievs, cik garlaicīgi. Nu, Pakta Nelsija Ievā bija intervija ar Nē. to sievu, un viņi Nē. tur stāstīja, kādas tās attiecības ir bijušas, un tagad tad vēl tur uzrādās tā otra, un ka īsti forši jau nesot bijis, bet, nu labi, lai ir, un tad viņi tagad ir prom. Nu, tā. Nu, tur iespringt daudz. Jā. Kā ir, tā ir. Galvenais, lai meitenei ir džeks. Pilnīgi vienalga, kāds viņš ir. Jā, es iedomājos, no rīta droši vien ir muļķīgi, ka tu mosties tā kā un viss kaut kas tur vēl. Un tad tu nesaproti, kurš tagad taisīs ēst, un tā kā es jau pagājušais taisīju, un man vēlāk kaut kas. Tie galvenie konflikti, kas ir. Nu, man liekas, jo pārējais viss ir perfekti. Nu, tieši Pārējais tā. viss ir perfekti, tikai drusku dārgāk, un viss. Ja var sadalīt, kurš Uzturēšanas taisīs izdevumi. ēst, tad Nu jā, Nu, kāds vēl problēmas var būt? Bet mana mīļākā bilde ir, protams, ka šī. Trīs tautumeitas kopā. Tas ir no kongresa, ja? Jep. Jā. Tas ir no kongresa. Nu, kas tur bija labs? Tur bija baigi zemais līmenis. Tur ēdiena nebija vispār. Kafijai nebija piena. Jā. Kafija bez piena? Jā. Tad jau varēja kafiju nedot. Tā darīja cilvēki vienotības kongresā. Tur kaut kāda mirkli kafija bija pazudusi. Toties bija gana daudz piena, un tad cilvēki mielojās ar to. Tāds kaķu tusiņš riktīgs tāds. No minkas. Pa pienam. Tad, jā, Uzsaucam visiem pienu. Tur bija viens tāds personāžs, kas visu laiku pārvietojās ar nūjām. Viņam bija tāda nūjošana iekštelpās. Viņš arī bija tāds aktīvākais debašu dalībnieks, un tāpēc viņš visu laiku cēlās un ar tām nūjām devās uz to tribīnu. Tas ir no Sirds Latvijai kongresa? Jā. Jā. No Sirds Latvijai biedrs tas bija. Viņi līdzīgos savākuši ir tādi. Līdzīgi domājoši. Nu, tāds sportisks cilvēks. Tas jau svarīgi partijām un ideoloģiski būt vienotiem. Nu, viņam tāda sporta ideoloģija vairāk. Jā. Nūju ideoloģija. Bet kā ir, jūs ar Surabs kundzi arī aprunājāties kaut ko nedaudz? Vai tikai ātri pieskrējāt blakus? Nu, viņai jau maz laika bija. Jā, viņai bija maz laika, bet... Žurnālisti rindā stāvēja. Protams. Uz šo kongresu bija ieradušies, ja nemaldos, 5 žurnālisti. Mēs 2, tad tāds Atis Rozentāls no Dienas. Un tad bija viens zēns, kurš laikam... Pārtībombas nebija, jo tajā laikā bija arī Zaļās partijas kongress, un viņš uz to bija aizgājis. No Tur, gods zemniekiem. godam, bija tas ēdiens normāls. Nu, zemniekiem, loģiski. Tur. Nejauc zaļo un zemnieks, tur viņiem dažādi kongresi. Atsevišķi? Jā. Zaļie tikai? Jā, tur bija tikai zaļie. salāti tikai. Nu, it kā tāda eko pārtika, jā, bet it kā vislabākā pārtika esot zemnieku kongresā. To visi saka. Jā. Kad būs? Mēs nokavējām Ai, jūs šogad.
Bet tur tā lustīga arī ballīte, pēc tam vienīgais tāds kongress un aliņu pat dod. Ar zaļumballi pēc tam. To viņi no zaļajiem paņēmuši. To no viņi viņai zaļajiem? nozaguši. Jā, tāda zaļumballīte klāt. Bet cik svarīgi tas ir kongresā? Labi paēst. Nu, ja tu esi Tas žurnālists, tad tas ir Praktiski numuru 1. Jā, bet vai jūs esat Kas tad vēl pamanījuši kaut kādas tādas likumsakarības? Ja ir labi baroti cilvēki, tad arī kā politiskā partija viņi labāk sevi parāda. Vai tas ir Nu, tā? vislabākais bija vienotībai jāatzīst. Jā. Tas galds. Tur bija normāls pusdienas, siltās. Nekas tāds pārspīlēts, bet tur gaļiņa, zivtiņa, jā, kaut kāda kartupelīša. Normāli. Kā pie latviešiem. Jā, Bet, šis Un bija visnabadzīgākais galds ir? šitiem. Jā. Drausmīgs, tas nebija pat galds. Tas bija tikai Kā? galds. Principā, Mēram tā Šausmīgs arī bija. Tad tur mēs sākām pat novērtēt tās sažūšās bulkas, kas bija tajā Nacionālās apvienības kongresā. Tur arī kaut kāds piparkūks eglītē karājās, bet tas bija tāds, nebija tajā iesalnieka dizainā ieturēts. Tāpēc viņš arī pats atzina, ka ir vājš līmenis tām piparkūkām. Tā. Tas jau ir diezgan jau līmenis, ka tev no eglas jāsāk lasīt. Tas ir tāds jau levelītis. Jā, tu Bet teiksim... no sirds Latvijai it kā tas ir piedodam, jo tā ir viņa tā ideoloģija. No sirds uz sirdi, zini kā, ko tu tur, jo sirdī jau nevajag. kāpēc ēst, ja var pasportot galā? Tieši tā. Es atkal biju gaidījis tieši ļoti smalku galdu, jo Inga un Sudraba ir zinām arī kā ikru reklāmas seja, un es kaut ko tādu biju gaidījis vairāk. Viņi ir ikru reklāmas seja? Tu nezini, kā viņi izslēgtu štopē tos ikrus. Nē. Visās Krievijas dienas ballītēs viņi tur ir pie tā Vešņakova, vai kas tur tajā jūrmalā dzīvo, un viņi tikai tos ikrus ēd un ēd un ēd. Palasa kādreiz privāto dzīvi, tiešām. Okay. Bet tāpēc jau tur viņa ēd, jo savā kongresā viņa Tad viņi zina, Viņa gatavojās kongresam tādējādi. pirms kongresa Uzņem enerģiju. Jā, bet tāpēc viņa tajā savā noģība. Tur tak nebija ēdiena nekāda. Iespējams, iepriekšējais baļļuks jūrmalā bija baigi tālu. Loģiski, tak vajag paēst cilvēkam. Bet viņi tikai sporto. Un izbrīnīti. Dievs, kāpēc esmu izsalkusi? Nav vēst, un es izsalkusi. No kā tas? Vai ko es darītu? Es darīšu no sirds. Tev